Radio Alise Plus programmu turpina Ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Āfrikas kontinentā Čadas ziemeļaustrumu Tibestī reģionā plūdos gājuši bojā jau 54 cilvēki. Plūdus reģionā izraisīja spēcīgās lietusgāzes, kas sākās pagājušajā nedēļā. Plūdi nodarījuši postījumus vairāk nekā 6000 ēku. Daudzi cilvēki savus mājokļus bija spiesti atstāt. Japānā šodien jau otro dienu joprojām taifūna dēļ atcelti desmitiem lidmašīnu un vilcienu reisi. Klusā okeāna piekrasti plosa spēcīgs vējš un lietus, vairāk nekā 4000 mājokļu traucēta elektroapgāde. Iedzīvotāji brīdināti par spēcīgu vēju, lietusgāzēm, iespējamiem plūdiem un zemes nogruvumiem. Pēc Japānas meteoroloģijas aģentūras datiem šorīt taifūns virzījās uz ziemeļiem ar ātrumu 20 km/h. Amerikas Savienotās valstis vakar paziņoja, ka apstiprinājušas līdz 600 pretgaisa aizsardzības raķešu Patriot un saistītā aprīkojuma pārdošanu Vācijai. Darījuma summa ir ap $5 miljardiem, un tas vēl jāapstiprina Kongresam. Jāatzīmē, ka Vācija ir uzdāvinājusi vairākas Patriot sistēmas Ukrainai. Vakar neoficiālā vizītē Daugavpilī ieradās Šveices konfederācijas vēstnieks Latvijā Martēns Mišlē. Tiekoties ar Daugavpils valsts pilsētas domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu, tika apspriesta arī potenciālo investoru piesaiste Altop projektam. Vēstnieks informēja par appusējas sadarbības iespējām, ko paver pašlaik īstenojamā Šveices-Latvijas sadarbības programma, kā arī apmeklēja Daugavpils cietoksni, Rotko muzeju un citas nozīmīgas reģiona kultūrvietas. Valsts vides dienests lēmis, ka būtiskus pārkāpumus pieļāvušajiem uzņēmumiem, kas saimnieko naftas bāzē Daugavpilī Vaļņu ielā 4N, pašiem jāaptur sava darbība līdz otrdienai, pretējā gadījumā tas var tikt darīts piespiedu kārtā. Abi uzņēmumi, Sijā Mix Oil un Sijā RMNS, jau pusgadu nodarbojas ar bīstamo vielu, dīzeļdegvielas sajaukšanu ar rapša metilesteri vai bāzes eļļu. Kā konstatējis dienests, uzņēmumi pārsnieguši maksimāli pieļaujamo dīzeļdegvielas uzglabāšanas daudzumu un veic darbības, kas neatbilst izsniegtajām atļaujām. Savukārt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atzinis, ka objektam nav izstrādāts civilās aizsardzības plāns, kurā izvērtēta avāriju iespējamība un paredzēti pasākumi to novēršanai. 2315 litri nelikumīgas dīzeļdegvielas šomēnes atrasti pie kāda vīrieša Augšdaugavas novadā. Likumsargi ieguva operatīvo informāciju, ka notiek ar akcīzes nodokli apliekamo preču nelikumīga aprite un izņēma nelikumīgo dīzeļdegvielu. Iepriekš 1966. gadā dzimušais vīrietis policijas redzeslokā nebija nonācis, izmeklēšana turpinās un ir sākts administratīvā pārkāpuma process. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par suņu atrašanos publiskajās vietās pilsētas teritorijā. Aptaujai būtu jāpalīdz pašvaldībai pieņemt lēmumus par ierobežojumiem un noteikumiem, kas attiecas uz suņu uzturēšanos publiskajās vietās un iespēju atļaut suņiem atrasties bez pavadas noteiktās teritorijās. Grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, kas pilnvaro pašvaldības noteikt, kurās vietās un ar kādiem nosacījumiem atļauts atrasties ar suni, stājās spēkā šā gada 1. jūlijā. Aptaujas anketa ir atrodama vietnē daugavpils.lv, atbildes tiek pieņemtas līdz 29. augustam. Rīt no 10 līdz 16 Daugavpilī norisināsies tradicionālais ikmēneša Rīgas ielas tirdziņš. Varēs iegādāties mājražotāju labumus, amatnieku produkciju, kā arī citas lietas. Dalībai bija pieteikušies 70 tirgotāji. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par Ziņu bez robežām saturu atbild Sijā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio